TV3 ziņu veiktajā izmeklēšanā atklātie fakti rada aizdomas, ka amatpersonas nav ieinteresētas veikt nopietnu Ventspils dzelzceļa katastrofas izmeklēšanu. Par galvenajiem vainīgajiem nolemts padarīt bojāgājušos. Taču mūsu konstatētie fakti nepārprotami norāda, ka vainīgie ir citi. Kas un kāpēc slēpj vainīgos? Par sakāpinātajām emocijām, kuras joprojām valda Ventspilī, vairāk stāsta Sanita Vīlipa. Kā un kāpēc ir notikusi pustošā dzelzceļa avārija Ventspilī? Tie ir jautājumi, kas bojā gājušā mašīnista ģimene ir mocījuši visu šo laiku. Viņi liktenīgās sestdienas notikumus ir rekonstruējuši balstoties uz pieredzējušu dzelzceļa darbinieku zināšanām. Jau kopš traģēdijas dienas Latvijas dzelzceļš netieši norādījis uz mašīnistu un viņa palīga vainu sadursmes izraisīšanā. Lokomotīva esot pabraukusi garām sarkanajām luksofora signālam. TV3 ziņu rīcībā šobrīd nonācis konfidenciāls dokuments, kas apstiprina radušās aizdomas par izmeklēšanas objektivitāti. Operatīvās apspriedes protokolā norādīts, ka lokomotīvas vadība, pabraucot garām noliedzošajām signālam, nav pat centusies bremzēt vai sazināties ar stacijas dežuranti. Taču veicot savu izmeklēšanu, mašīnista Vladimira Solovjova atraitne secinājusi, ka patiesībā viss noticis daudz savādāk. Bija signāls tajā stacijā, kur viņi pabrauca garām, 7 minūtes pirms gāja viņi bojā. Pa 7 minūtēm cilvēki nevarēja aizmigt. Vladimirs Solovjovs dzelzceļā strādājis 10. gadu un savu darbu pārzinājis perfekti. Turklāt 120 metrus pirms sadursmes viņš esot centies vilcienu nobremzēt. Angrita pārliecināta, ka mīļotais vīrietis dzīvību zaudējis dežurantes un dispečera nolaidības dēļ. Dežurante strādājusi tikai 5. maiņu un dzelzceļa lietas vispār neesot pārzinājusi. Я не могу комментарии никакие давать. Но ваша вина была там, в этой аварии? Я отказываюсь от комментариев. Turklāt pārējiem dzelzceļa darbiniekiem esot piedraudēts gan ar atlaišanu, gan dažādām sankcijām, ja viņi turpinās aizstāvēt bojāgājušos. Mašīnisti uzskata, ka dežuranti šobrīd cenšas pasargāt, jo viņai esot tuvas attiecības ar priekšniecību. Es esmu viens cilvēks, kurš tomēr grib to patiesību visvairāk laikam, Dzelzceļš ir liels, un jūs to varat saprast, ka vienkāršāk ir, cilvēku faktors. Viņu nav problēmas. Stacijā Ventspils 2 ir 5 sliežu ceļi, taču avārijas dienā tikai viens no tiem bijis brīvs. 3 vilcieni gaidījuši zaļo signālu. Viens stāvēja stacijā Ventspils nafta, savukārt otrs gaidījis, kad atbrīvosies ceļš uz Ventspils naftu. Vladimira vilciens esot uzturējies Elkšķenē, gaidot atļauju braukt uz Ventspili. Man vispār nav skaidrs, kāpēc vajadzēja palaist vilcienu no stacijas Elkšķene, zinot, ka iepriekšējais vilciens stāv krustojumā. Kāda bija vajadzība pārdzīt šo vilcienu, zinot, ka viņu faktiski nav kur pieņemt? Arī pārvietošanas laiks tik lielam sastāvam bija krietni par īsu. Turklāt man nav saprotams, kāpēc mašīnistus nepabrīdināja par radiosakariem. Tas ir dežurantes obligāts pienākums. Kā liecina operatīvā informācija, pēc avārijas dežurantēm ir izteikts tikai rājiens, bet Ventspils stacijas priekšniekam soda mēru noteiks viņam atnākot no atvaļinājuma. Arī 10 dienas pirms avārijas Ventspilī Krustpils stacijā kāda dežurante pieļāvusi tikpat rupjas kļūdas. Arī tur vilciens bijis spiests pabraukt garām sarkanajām luksofora signālam. Visos gadījumos izskan vēl kāda versija. Sodot dežurantes, atklāsies daudzi citi pārkāpumi dzelzceļa sistēmā, jo kādēļ visos gadījumos nav nostrādājusi arī signalizācija. Sanita Vīlipa, Ulmanis, TV3.